3-gadīgie Esterei aizvadītais gads sagādājis īpašu pārsteigumu. Tagad viņai ir maza māsiņa. Māma gan pilst, ka tas ir tikai likumsakarīgi. Tagad mēs esam 3 bērni ģimenē, un arī manam vīram viņi ir 3 bērni. Un mēs domājam, ka vienai augt ir garlaicīgi, un tāpēc vajadzēja gādāt kādu, ar ko kopā varētu spēlēties un rūpēties. Un tas bija tas. Jo es domāju, ka bērni tā ir liela dieva dāvana. Lai gan runāt par demogrāfisko uzplaukumu Jelgavas novadā vēl pāragri, pēdējos 2 gados mazuļu piedzimšana vairs nav liels retums, un tas vieš cerību, ka vismaz Zemgales viducī lauki tukši nepaliks. Ar prieku varu teikt, ka abos šajos gados bērniņu skaits mums ir aptuveni vienāds, ap 200 bērniem mūsu novadā ir nākuši klāt. Par to mēs priecājamies, ceram, ka skolas tukšas nepaliks un bērnu dārzs piepildīs bērnu čalas. Salīdzinot ar iedzīvotāju skaitu, Stārķis visbiežāk apciemojas Platonas pagastu, kur aizvadītajā gadā pasaulē nākuši 11 mazuļi. Arī citi novadu pagasti var lepoties ar 5 līdz 12 jauniem iedzīvotājiem. Uzrunātie vecāki ir gandarīti par bērnu kopšanas pabalstu palielināšanu no šā gada 1. janvāra, tomēr pieņemot lēmumu par ģimenes pieaugumu, tam nesot izšķirīgā loma. Mēs paļaujamies uz to, ka mēs dēļ savu bērnu darīsim visu, ko spēsim, lai mums izaug forša ģimenīte un forša bērniņš. Un cik ir ieplānoti, cik ģimenei jābūt bērniem? Gribās jau tā kā 3. Vienreizēju pabalstu 50 latu apmērā un piemiņas velti sudraba vērtiņu jaundzimušo vecākiem dāvā arī pašvaldība. Sandra Leitāne, Andris Spāns, TV Spektrs.